šeit ir simbols ar vilkiem, tātad pelēkais un jau pelēkāks vilks, tātad jaunais vilciņš tiek vests aiz muguras, pieredzējušais vilks viņu ved, un vilks simbolizē spēcīgāko Latvijas dzīvnieku, un tāda ir arī šī rota. Šis jums par piemiņu no šīs rotas. Paldies jums! Vilki! Es uzsāku dienestu Nacionāla bruņotajos spēkos 1996. gadā, iestājos Nacionālā aizsardzības akadēmijā. Nodienēju tur 2 gadus, un pēc tam man tika dota iespēja doties uz Vāciju un iegūt leitnanta pakāpi, iegūt pirmo militāro izglītību Vācijā. To es arī izmantoju un atgriezos 2001. gadā atpakaļ Latvijā kā leitnants, kurš pabeidzis Vācu karskolu. No 2001. gada līdz 2004. gadam dienēju akadēmijā, un pēc tam devos uz Vāciju, kur studēju Helmuta Šmita Universitātē Hamburgā un ieguvu maģistra grādu politoloģijā un socioloģijā. No 2008. gada dienēju Latbatā, un patreiz esmu 2. kājnieku rotas komandieris un došos savā 2. starptautiskajā operācijā uz Afganistānu kā manevru rotas komandieris. Es iestājos Nacionāla bruņotajos spēkos 2 iemeslu dēļ. Pirmais bija iegūt izglītību, un 2. iemesls bija kalpot savai valstī, kalpot Latvijai. Pats lielākais izaicinājums man ir patreiz, kad ir jādodās 2. starptautiskajā operācijā kā manevru rotas komandierim, kur man būs pakļauti 123 latviešu karavīri, un tad vēl misijas rajonā norvēģu un afgāņu karavīri. Katram karavīram, manuprāt, ir jābūt apveltītam ar sekojošām īpašībām. Pirmām kārtām jāspēj reaģēt uz jebkuru situāciju, tātad esi atvērts un esi fleksibls. 2. ar gaišu prātu, lai varētu adekvāti reaģēt uz šīm situācijām un izaicinājumiem. Un 3. ar stingru mugurkaulu un ar pacietību, lai varētu pārvarēt visas šīs grūtības. Un arī, lai tev būtu šāda iespēja iegūt šo izglītību un pierādīt sevi, nāc uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju 21. aprīlī.